Intervāla metodu var izmantot arī daļveida nevienādību risināšanā. Galu galā dalīšana un reizināšana ir ļoti līdzīgas darbības. Tas, kas ir jāņem vērā papildus, īpaši nestingrajās nevienādībās, ir definīcijas apgabals. Šeit mēs redzam, ja x vērtība būs vienāda ar -2, tad mums sanāks dalīt ar 0. Un, kā jau mēs zinām, tādas vērtības mēs definīcijas apgabalā neiekļaujam. Līdz ar to mēs šeit pieraksim, ka x nedrīkst būt -2 un atceramies arī to. Tālākais jau ir ļoti līdzīgs kā iepriekšējos piemēros. Tas ir skaidra taisne. Mēs atzīmējam tās vērtības, pie kurām mainās reizinātāji, vai šajā gadījumā arī dalītāji zīmes. Tās mums ir -2 šai izteiksmei, un šeit ir tukšs rimbulīts tāpēc, ka -2 vienkārši nav iekļauts mūsu definīcijas apgabalā. Un šīm iekavām mums zīme mainās pie 1, un tā kā tā ir nestingrā nevienādība, mums ir pilnais rimbulīts, un šīm iekavām zīme mainās pie 3, un arī mums ir pilnais rimbulīts. Un tā kā visi reizinātāji ir lineāri, tad grafika arī izskatīsies kā taisnis. Šeit gan ir jāņem vērā, ka koeficients pie x ir negatīvs, kas nozīmē, ka šai izteiksmei grafiks būs dilstošs. Šajā gadījumā koeficients pie x ir pozitīvs, kas nozīmē, ka grafikas skice izskatīsies šādi. Un šeit ir tālāk atliek tikai sadalīt intervālus un noskaidrot, kuros intervālos būs kādas zīmes visam šim te iznākumam kopā. Un zem x-as mēs šeit saskaitīsim, šajā intervālā būs viens grafiks, tātad šis te, tātad nepāra skaits, un viss reizinājums mums būs negatīvs. Šajā intervālā mums ir 2 grafiki zem x-as, tātad 2 no reizinātājiem, šis un šis būs negatīvi. Tātad, ja ir pārskaits negatīvu reizinātāju, tad rezultāts būs pozitīvs. Šajā gadījumā mums ir viens grafiks zem x-as, tātad reizinājums būs negatīvs, un šajā gadījumā mums ir 2 grafiki zem x-as, tātad reizinājums būs pozitīvs. Un mums ir jāskatās tās vērtības, kuras ir lielākas vai vienāds ar 0, tad mums derēs šis intervāls un šis intervāls. Un atbilde mums ir x piedara no mīnus bezgalības līdz -2. Atceramies, šeit mēs -2 neieskaitam, jo tas nav iekļauts mūsu definīcijas apgabalā. Un no 1 līdz 3. Nedaudz piemērs ar nedaudz vairāk darbībām un citiem ne tikai nelineāriem grafikiem būtu šāds te. Tad mums ir divas izteiksmes, kur mums ir x kvadrātā, bet tā būtība īpaši nemainās. Būtiskākā lieta, ko atcerēties atkal ir neaizmirst par definīcijas apgabalu, un šai te izteiksmei saknes, tātad tās vērtības, pie kurām šī te izteiksme būs vienāda ar 0, mums ir -1 un 3. Tātad pie definīcijas apgabala mums ir jāpieraksta, ka x vērtības nedrīkst būt ne -1, ne 3. Un tālāk atliek noskaidrot, tālāk mums jau ir mums pazīstamā skaidra taisne, kurā mums atliek noskaidrot, pie kurām vērtībām tad mainīsies zīmes kādam no šiem te, vai nu šai izteiksmē vai šai izteiksmē. Tātad šai izteiksmē jūs varat pamanīt, ka saknes mums būs x1 ir 2 un x2 ir -2. Savukārt šai izteiksmē mums saknes būs, patiesībā mēs jau tur izreikinājām, x1 ir -1 un x2 ir 3. Un nav būtiski, ar kādām metodēm jūs tās saknes iegūstat, vai ir vieta teorēma vai diskriminantu. Es pat iesaku pārbaudīt, ka esmu tās izreikinājis pareizi. Būtiski ir, ka jūs viņas iegūstat. Un tad tās vērtības, kuras mums būs būtiskas, ir -2
šī vērtība mums arī varētu derēt pie atrisinājumiem, šis punkts mums varētu derēt pie atrisinājumiem, -1, un pēc definīcijas apgabala mēs redzam, ka tāda vērtība mums nederētu. Tad mums vēl ir 2 un 3, un trīnieks arī mums nederētu pie atrisinājumiem. Un šeit mēs redzam, ka koeficients pie x ir pozitīvs, kas nozīmē, ka grafiks, tad parabolas zari būs vērsts uz augšu. Savukārt šeit koeficients pie x ir negatīvs, kas nozīmē, ka parabolas zari būs vērsti uz leju. Bet tas neko būtisku nemaina. Šajā brīdī mums atliek atkal tikai skaitīt, cik no grafikiem, kurā intervālā ir virs vai zem x-as. Tātad šajā intervālā mēs redzam, ka mums ir viens grafiks zem x-as. Tātad viss šis te iznākums kopā būs negatīvs. Šeit mums zem x-as nav neviens grafiks, tātad iznākums būs pozitīvs. Šeit viens ir zem x-as, tātad atkal negatīvs. Šeit abi divi ir zem x-as, pozitīvs. Un šeit būs viens zem x-as, jo šis te grafiks turpinās bezgalīgi arī šajā virzienā. Tātad šeit tas iznākums būs negatīvs. Un mums vajag vērtības, kas ir lielākas vai vienāds ar 0. Mums derēs šis intervāls un šis intervāls. Un pierakstot atbildi, x pieder no -2 līdz -1. Un -1 mēs neieskaitam, jo šī vērtība mums nav definīcijas apgabalā, apvienojumā ar 2 līdz 3. Un 3 atkal neieskaitam, jo tas nav mūsu definīcijas apgabalā.